Dāmas un kungi, esiet sveicināti OC Vision investoru webinārā. Mēs sāksim ar uzņēmumu prezentāciju, pēc kuras uzņēmuma vadība sniegs atbildes uz jūsu jautājumiem. Lai iesniegtu savu jautājumu, lūdzu ierakstiet to Q&A logā, kas atrodams zem prezentācijas. Webināra ieraksts būs pieejams publiski īsi pēc webināra beigām. Tagad dodu vārdu OC Vision vadības komandai. Lūdzu. Sveiki! Labrīt! Šodien mēs prezentēsim mūsu uzņēmumu un attiecīgi veiksim gan prezentāciju par uzņēmumu, gan arī atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Ja? Vajadzētu palīdzību, lai es varētu pārslēgt slaidus. Jā, paldies! Mēs esam attiecīgi Toms Dzenis, izpildirektors un līdziepašnieks un uzņēmuma valdes loceklis, un Gats Kokins ir valdes loceklis, līdziepašnieks un arī uzņēmuma valdes loceklis. Jā. Disclaimer, protams, varat izlasīt detaļās pēc prezentācijas, jā, bet tātad OC Vision. Kas ir OC Vision? Jā? OC Vision ir attiecīgi lielākais primārās redzes un dzirdes aprūpes uzņēmums Baltijas valstīs. Mēs darbojamies vairāk kā 30 gadus, no 1991. gada. Gadā mēs apstrādājam 540,000 klientu pasūtījumu. Paši vērtējam savu tirgus daļu kā 24% Baltijā. Bet tas ir iekļauts aprēķins par other market, ja mēs skatītos tikai salīdzinot ar citām optikas ķēdēm, tad varbūt tas ir tripēc arī pat lielāks. Ja. Nodarbinām 579 darbiniekus. Attiecīgi vērtējam, ka katrs 4. klients, kas sanāk pie mums, ir jauns klients. Šo vērtējumu mēs veicam attiecīgi, ka mēs vai spējam identificēt savā datu sistēmās vai nespējam, ja, ka viņš iepriekš kādreiz pie mums ir bijis. Ja. Kopā mums 77 optikas Latvijā un Lietuvā. Plus mums ir e-komercija, kas attīstās visā Baltijā, ārpus Baltijas, un ejam mēs jaunos tirgos, jaunos virzienos, kā arī mums ir profesionālais servisi, optika, attiecīgi, kas veic instrumentu pārdošanu un apkalpošanu servisu dažādām slimnīcām, veselības centriem, ārstu praksēm un tā tālāk visās Baltijas valstīs. Mums ir 90% klientu apmierinātība pēc mūsu mērījumiem, un finanšu ciparos mēs esam 36 miljoni apgrozījumā iepriekšējā gadā, 2,2 miljoni EBITDA, un net debt EBITDA ratio ir 1,8. Ja, un OC Vision ir grupas korporatīvais brands. Tas, kā mūsu klienti, tā skaitā es arī domāju, lielākā daļa no jums pazīst, ir Vision Express, Optio, Visionet, Lordnet, Dr. Lensors, optikas pieminēja, un mums arī privātie zīmoli Divinity un Quantus. Nedaudz par uzņēmuma grupas vēsturi. Mēs esam viens no, uzņēmumiem, kas ir darbojies no Latvijas ekonomikas pirmsākumiem. Uzņēmums ir veidots vēsturiski, lai nodrošinātu darba vietas studentiem. Ja, tas ir tāds interesants, ja, kad uzņēmumu dibināja akadēmiskais mācības spēks, kas bija izveidojis optometrijas programmu Baltijas valstīs, un tad viens no tiem, kā ekonomika, ir pārgājis uz tirgus ekonomiku, izglītības sistēma ir izveidota, ja, bet nav darba vieta, ja, un tad viens no tiem arī īstenībā risinājumiem bija nodrošināt darba vietas studentiem un sniegt augstākās kvalitātes primāro redzes aprūpi Latvijas iedzīvotājiem. Un gadu laikā mēs esam auguši gan zīmolu ziņā, gan iegādājušies citus konkurentus, integrējuši viņus un gājuši jaunos tirgos, gan blakus valstīs, gan ārpus blakus valstīm, un kopumā mēs kā organizācija esam korporatīvi diezgan dinamiski attīstījusies. Mūsu misija, vīzija un vērtības. Attiecīgi, misija mums ir nodrošināt visaugstākās kvalitātes redzes aprūpi, ar vislabākajiem profesionāļiem, labākajām tehnoloģijām un jaunākajām industrijas inovācijām. Mēs vienmēr gribam, lai mūsu klienti ir apmierināti, laimīgi un viņiem ir pieejams vislabākais, gan tehnoloģiski, gan profesionāli. Un mēs vienmēr arī to darām, domājot par ilgspēju. Un tas vērtības, ar ko mēs virzām mūsu organizāciju, ir, kad mēs darām labu kopumā, ja, un mēs, tas vienmēr prevalē, protams, mēs esam kapitālisti un biznesi, bet primāri mums vienmēr prevalē pacientu, mūsu klientu intereses. Ja. Un tas ir tas, ko mēs rosinām. Mēs rosinām vienmēr saviem kolēģiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem,
lai mēs visi kopā darām maksimāli labāko, lai klienti attiecīgi un viņu laime ir un veselība pirmajā vietā. Īpašumu struktūra, attiecīgi, mums ir mācu uzņēmums, COC Vision, piedara 4 Latvijas fiziskām personām, un ir 2 meitas uzņēmumi, CA Vision Express Baltija un OAB Vision Express. Uzņēmuma struktūra ir veidojusies vēsturiski veicot uzņēmumu iegādes darījumus. Ja? Un COC Vision, attiecīgi, ir Latvijas administrācija, lielā noliktava, Optio Vižnēts veikali, e-komercija, Vision Express Baltija ir Vision Express veikali un dzirdes biznesa, Latvijas operācija, un OAB Vision Express ir attiecīgi Lietuvas Vision Express veikali, Optio veikali un Lietuvas noliktava un Lietuvas e-komercija. Un COC Vision vēl ir optikas biznesa. Jā, un dēļ tā, ka mūsu atbalsta struktūra vienības ir lielā mērā koncentrēts COC Vision, tad ir saprātīgi skatīties grupas kopējos rezultātus, jo analizējot uzņēmumus atsevišķi, kā saka, līdz esencijai ir grūti nonākt. Un par organizatorisko struktūru mums ir profesionāli izveidots menedžmenta vairāk līmeņi, attiecīgi ir uzņēmuma valdes abās valstīs, un tālāk ir profesionāls jau neatkarīgs menedžments, operacionālais direktora līmenis saucamais, mēs iekšēji to saucam arī par core teamu, kur attiecīgi ir departamenti, kur katrs vada savu departamentu un sadarbojās ar citiem departamentiem, virz visu organizāciju uz priekšu. Un tas arī, es domāju, tāds viens no lielajām atšķirībām citiem mūsu nozares uzņēmumiem, ka mēs esam ļoti korporatīvs uzņēmums, kā arī esam numur 1 nozares līderis un tā. Attiecīgi darbinieku sadalījums pēc dzimumiem ir 88% sievietes, 12% vīrieši. Un, ja mēs skatāmies pēc funkcionālām struktūrām, tad attiecīgi 53% ir saistīti ar klientiem, ar apkalpošanu, attiecīgi optiku darbinieki, tad ir optometristi, tehniskie darbinieki, inženieri un tā tālāk ir 28%, administratīvais atbalsts personāls noliktava un tā tālāk ir 19%. Tad, ja prasa POC Vision biznesu, teiksim, pa ienākumu, varbūt struktūru skatoties arī, teiksim, mums ir 3 galvenie pilāri, teiksim, numur 1 mums ir redzes attiecīgi aprūpe un dzirdes aprūpe, dzirdes risinājumi, tas lielākais arī pilārs, kas ir mūsu arī retail brandi. Tad ir e-komercija, un mēs ejam arī attiecīgi marketplace, Amazonā, ar dažādiem produktiem. Un ir vairumtirdzniecība, profesionālais servisi, attiecīgi, kas arī pat par sevi vēl sadalās 2 daļās, ir attiecīgi instrumentu biznesa, kas ir oftalmoloģiskās redzes pārbaudas, iekārtas citām optikām, attiecīgi biļļu pielāgošanas, lētu izslīpēšanu un tā tālāk, gan pārdošana, gan servis, apkalpošana un tā tālāk, Un otrs bloks attiecīgi ir jau optikas produktu, preču, rāmīšu, lēcu, saules brīļu, kontaktlēcu, tirdzniecību citām optikām un biznesa klientiem. Pamatā Baltijas valstīs. Bet ir arī atsevišķi klienti, kas ir arī no Rietuma Eiropas. Customer journeys, attiecīgi tieši retail blokām, pēc būtības cilvēks saprot, kad ir kāda problemātika ar redzi. Tā klasika ir tā, vai tu neredz tuvumā, vai tu neredz tālumā, teiksim, atkarībā tas ir gan no ģenētikas, gan no attiecīgi tavas vecuma struktūras. Un, kad ir problēma, tu meklē, kur pārbaudīt redzi, tad attiecīgi meklēšanas veidi ir dažādi, tas var būt internets, tas var būt ģimenes lokā referāls un tā tālāk, bet lielā mērā tad ar lielu varbūtību klients nonāk uz redzes pārbaudas pierakstu pie mums, attiecīgi veids pierakstu, dodās uz veikalu, pārbauda redzi, un tad iegūst kvalificētu, certificēta redzes speciālista viedokli par to, kas būtu jādara. Un tad ir 2 varianti. Viens, ka viņš dodās prom, varbūt līdz jaunākām paudzēm, jauniem klientiem, aizies mājās, padomās, parunās ar ģimeni, vecākiem, paskatīsies internetā, pielaikos online un tā tālāk. Un šobrīd tā ir klientu, teiksim, mazākā daļa, bet, kā mēs saprotam, arī
pasauli mainās, paudzes mainās, pēc gadiem 5, 10 tā būs puse klientu, pēc vēl gadiem atkal tā būs varbūt lielākā daļa klientu, ja? Bet eventuāli viņš nonāks veikalā, ja? Un arī mūsu tās sistēmas, ko viņas ļauj, piemēram, to patīk specifisti tur pieliekot internetā rāmīts ar virtuālo try-on, tad to attiecīgi nonāca konkrētā veikalā un, redzi, kurā viņš ir, tad var tur uzreiz fiziski pieliekot, ja? Un tad viņš attiecīgi nonāk, izvēlās rāmīti, vai arī attiecīgi varbūt vēlas kontaktlētas, ja, teiksim, kontaktlētas, attiecīgi vēl piemeklēšanas atsevišķi pakalpojums, bet dienas beigās iegūst vai brīvs vai kontaktlētas vai, attiecīgi risinājumu savai vajadzībai, ja. Un attiecīgi nopērk un sāk lietot un iekļūst mūsu ekosistēmā attiecīgi ar attiecīgi primārās redzes produktu. Jā, un šeit arī ilustrējās tas, ko industrijā sauc par omnichannel vai viskanālu tādu pieeju, jo mūsdienīga tā redzes aprūdes servis nozīmē, ka klients var ienākt klātienē, lietot internetu, telefonu, proti caur dažādiem kanāliem panākt vienu to pašu rezultātu. Līdz ar to tā tie vecie laiki, kad bija kaut kādi brick and mortar vai parastie veikali, un tad bija kaut kādi internetu veikali, faktiski ir beigušies. Tas ir integrēts piedāvājums vismaz mūsu tādā veikala kontekstā. Un tad turpinot, tad attiecīgi arī dzīve iet, vajadzības mainās, redzes korekcija mainās, arī cilvēkam paliekot vecākam, un līdz ar to attiecīgi notiek atgriešanās pie mums un pa visu to ciklu, pa tas, ko mēs rūpējamies, lai klientam jebkurā momentā viņa dzīves vajadzību, hobija jauni parādās, vēl dažādas lietas, teiksim, ja, un ģimenes paplašinās, ja, un tā tālāk. Un līdz ar to mēs, visu ekosistēmas ietvaros arī ar klientu strādājam, lai mēs visas vajadzības, kas saistās ar viņa redzi un tagad arī dzirdi, atrisinātu, ja. Un mūsu mērķis ir, lai mēs esam dzīves partners klientam attiecīgi šajos jautājumos. Tad ir šis slaids, es domāju, ļoti, ļoti interesants, jo es arī citās prezentācijās, kuras teicu, ka, manuprāt, lai saprastu OC Vision biznesu, šis ir viens no svarīgākajiem slaidiem. Ja? Jo, bieži vien jau ir tā, ka, teiksim, ja skatās, teiksim, tīri no tāda, nezinu, kā ārēja skatu punkta, ja? Tad ir liela skaista veikali, attiecīgi skaists vitrīnas, produkti, logo, kas ir svarīgi un tā, bet viss sākās šeit. Ja? Sākās īstenībā ar redzes pārbaudu, dzirdes pārbaudu, redzes veselību, dzirdes veselību. Ja? Un tas, ko attiecīgi OC Vision pēc būtības dara, viņš nodrošina primāro sabiedrības redzes veselības skrīningu. Ja? Tas nozīmē, ka sabiedrība attiecīgi nākot uz optikas veikaliem pie certificētiem optometristiem, kas attiecīgi ir bakalaura plus maģistra grāda certificēta izglītība, certificēta medicīnas tehnoloģijām, attiecīgi optikas optometriskā kabineta ir certificēta Latvijas un Lietuvas likumdošanas. Veids pārbaudi, kā lai saka, cilvēkiem tādu skrīninga, kur pasaka, vai tev varēs atrisināt attiecīgi optikā refrakcija, kas lielākoties ar gadījumu notiekās ar fiziku, attiecīgi pielāgojot brillītes vai izrakstot kontaktlētas, vai arī ir redzams pazīmes, kā piemēram makulu deģenerācija, katarakta, glaukoma, un tiek cilvēki nosūtīti tālāk vai nu pie mūsu oftalmologiem, vai arī uz slimnīcām, poliklinikām un tā tālāk. Ja? Un tas ir ļoti svarīga lieta, kas ir jāsaprot, ja, kad attiecīgi bez optikām, bez OC Vision, faktiski tā primāra redzes aprūpe pat nevar strādāt. Ja? Un tas ir visā pasaulē arī. Un šeit ir tā mazā atšķirība, ka varbūt tāds paviršāks mūsu industrijas vērotājs domā, ka mēs pārdodam ietvarus, mēs pārdodam saules brilles, tāpat kā cits pārdod kurpes vai apģērbu. Bet šī lieta, par ko arī Toms tikko izstāstīja, es domāju, ir tā būtiskā, kas mūs atšķir. Tātad mēs esam ne tikai retaileri, bet mēs esam arī acu un arī dzirdes veselības, kas saka, aizsardzības priekšpastatī. Viens tāds arī piemēram, jūs daļa vismaz noteikti esat dzirdējuši par miopijas epidēmiju, ja, kas nozīmē attiecīgi, kādēļ tā, kad tiek izmantoti mazie ekrāni, daudz cilvēku pavada daudz laika iekštelpās, bērni, jā, teiksim, pamatā un tā tālāk, tad attiecīgi redze jau sabojājās attiecīgi ļoti agrā jaunībā, ja, un tad ir arī atsevišķa programma, miopijas kontrolas programma, kur bērniņiem, kur attiecīgi jau tā problemātika, kā lai saka, ir ielaista, ja, teiksim, vismaz var palīdzēt, lai
redzes, attiecīgi defekts, var teikt, neattīstās tālāk tik strauji, ja, teiksim, un tā ir tāda ļoti atbildīga svarīga lieta. Protams, mana rekomendācija visiem, kam ir bērni, 2 lietas. Numur 1, nedodiet viņiem, kā es saku, tos telefonus un mazos ekrānus, ja, teiksim, tiešām ierobežojiet maksimāli uz kaut kādu, 3 minūtes stundu dienā, ja, un tā tālāk. Un numur 2, lai vismaz pavada 2-3 stundas ārtelpās, ja, teiksim. Jo tā ir ļoti svarīga lieta būt atbildīgiem pret sabiedrības attiecīgu veselību, un mēs mūsu nozarē vienmēr, ja mēs varam, mēs runājam, lai ir prevencija, ja teiksim, un tad, kad tas nav iespējams jau, tad mēs, protams, atrisinām arī attiecīgi cilvēku vajadzības ar saviem produktiem un pakalpojumiem. Un trešais ir arī par dzirdes biznesu, ko es vēlos pieminēt, ka mēs savās optikās, tas ir no Vision Express Superstore tirniecības centrā Alfa, arī attiecīgi redzams dzirdes pārbaudas kabīni, ja, ka mēs virzam dzirdes pārbaudas augstā līmenī, kāds tipiski pieejams slimnīcās vai attiecīgi kādās privātās klīnikās, kas ir citreiz cilvēkiem geogrāfiski nepieejams, laika ziņā nepieejams, un tā tālāk mēs virzam to pieejam cilvēkiem ar augstu kvalitāti un labiem produktiem un apmācītiem speciālistiem. Par attiecīgi mūsu retail konceptiem, Vision Express uz licences pamata jau vairāk kā 20 gadus mēs izmantojam no Vision Express UK. Superstore tādā ziņā, var teikt, pilnu spektru nozatoši, gan zemes, gan vidēji augsts ienākums. Katrs var atrast produktus, brīļu izgatavošana, daļa no produktiem arī stundas laikā izgatavot, ļoti liels fokus uz detalizētām dziļām redzes pārbaudēm, papildu attiecīgi diagnostikām un tā tālāk. Tad Optio ir mazāks optikas, diskontēta tipa, tuvāk mājām, tuvāk ģimenei, ar augstu sociālo atbildību attiecīgi, un Optio optikās ir bērnu programma 50 eiro vērtībā. Mēs jebkuram bērnam sniedzam bezmaksas brillītes, ja, jo mūsu vienmēr filozofija ir tāda, ka mums kā organizācijai ir jāceļ visu sabiedrības arī labklājību. Ja? Un tas ir tas, kas ir viens no tādiem mūsu pilāriem, ka tomēr ētikai un darīt labu ir jāparevalē vienmēr un visur. Un attiecīgi Optio ir tāds low, medium, upper, segments. Ja? Visionet ir medium high, ja, teiksim, bet arī ir uz jauniešiem arī tendēt atsevišķiem produktiem, un tas tāds salonu veida, arī tur ieejot saņemiet drusciņu īpašāku apkalpošanu, dažādai mūsdienīgākie apkalpošanas knīfiņi ir attiecīgi, un arī iesaku jebkuram aiziet, pamēģināt un saprast. Ja. Lornet ir ekskluzīvais speciālo produktu salons Bērku bazārā, relatīvi šaurai auditorijai, upper higher varētu teikt, ja. Un arī, tas ir tāds mūsu ilgtermiņa, kā lai sākā, veikals, kur mēs tiešām ļoti tāds interesants foršs produktus, teiksim, pārdodam. Un tad viens tirēs jautājums, kā mēs atšķiramies konkurentiem, jā, teiksim, numur 1, jebkuram iesaku, sākam redzes pārbaudēm, ieejam attiecīgi, jebkurā OC Vision optikā un uztaisam redzes pārbaudi. Un tad attiecīgi var to izdarīt arī kādā citā, ja, un tas būs numur 1, es domāju, kur izveidosies tā sapratne, kur mēs ejam, ko mēs darām, ja, ar kādu nopietnību mēs fokusējamies uz klientu, pacientu un viņu veselību attiecīgi, un tas ir tas, teiksim, es domāju, ar ko mēs sākam vispār, kā mēs, teiksim, atšķiramies, kā mēs pozicionējamies tirgu. Jā, ejot tālāk, tieši par retail fizisko klātesamību Baltijas valstīs, esam attiecīgi Latvijā un Lietuvā, jūs redzat arī sadalījumu, apmēram 2/3, attiecīgi augam, esam labākos tirniecības centros, high street locationos, reģionāli attīstamies, mums ir pietiekami daudz vēl Lietuvā, kas jāizdara, kur mēs gribam izaugt tālāk. Tos arī, protams, mēs domājam par Igauniju, un ir kaut kāds konkrēts arī kaut kāds plāns, kurā mēs gribam tur nonākt. Ja? Un attiecībā uz veikalu zīmoliem, tad ir redzams, ka ar Vision Express mēs esam gan Latvijā, gan Lietuvā, faktiski ļoti salīdzināmi. Attiecībā uz Optio mēs arī esam Latvijā un Lietuvā. Lietuvā mēs turpinām izvērst Optio tīklu mazākajās pilsētās. Ar Visionet pašlaik mēs esam Latvijā un Lornet arī mēs esam Latvijā. Tā kā jā, šie divi zīmoli ir arī stipri Lietuvā.
Nu jā, tad vēl viena lieta ir tāda, ka mēs esam, es domāju, vismodernākās optikas no visām, attiecīgi visās Baltijas valstīs. Jā, mēs tiešām tas investīcija apjoms, ko mēs esam veikuši pēdējos 8 gados, ir ļoti liels. Jā, ko varētu būt 7-8 miljoni aptuveni, es domāju, kopā. Un tas ir arī, kāpēc mēs spējam atvērt skaistas optikas labās vietās, attiecīgi ģenerēt labu biznesu, gan priekš sevis, gan priekš iznomātājiem, un tas ir tas, ka es domāju, arī tās diferencēšais faktors, un mums ir, konstanti mēs arī, kāds cikls 5-7 gadi, bet mēs atjaunojam optiku izskats, jā, teiksim. Ir, piemēram, daudz konkurenti, kas, kā izskatās, tur, man liekas, pēdējo 20 gadus tā arī ir, jā, teiksim. Bet, mūsu uzskats ir, ka retailā ir vienmēr jāinvestē, un tas ir gan priekš klientiem, gan priekš sevis īstenībā, jā, teiksim, lai saglabātu, kā lai saka, modernu un virzību un izaugsmu, jā. E-komercija, attiecīgi, mums ir mūsu e-komercijas platformas izveidotas, ja, kur arī mēs esam jau sākot no 2014. gada uzbūvējuši, attiecīgi, izmantojot tur, modernas tehnoloģijas, tieši, ja kāds varbūt tehniskāks cilvēks interesē uz Python bāzes tieši, ja, teiksim, un viņas ir forši izveidotas un ļoti modernas, ātras, skeilojamas, digitālajā mārketingā, tur labi pielietojams un tā tālāk, ja, un mēs varam jaunus tirgus vaļā, ejam iekšā, tur arī zināms know-hows, kā to darām, ja, teiksim, ne visos tirgos tu vienmēr varēsi, teiksim, strādāt, bet tāpat laikā tev tas entry costs un saprašanas, vai varēs vai nevarēs, ir diezgan optimāls, ja, un līdz ar to vienkārši atrod tos tirgus, kuros ir tas biznesa case attiecīgi un attīst viņus. Plus mēs arī attīstamies attiecīgi lielajos tirgos tieši retail segmentā ar specifiskiem produktiem, kur mēs redzam attiecīgi potenciālu Francijā, Vācijā, attiecīgi Amazonē. Optika, tad profesionālās servis un optikas preču attiecīgi primārās redzes korekcijas vairumtirdzniecība. Es jau pirms tam pieskaros, jā, teiksim, bet pēc būtības jūs varat redzēt gan produktu kategorijas šajā slaidā attiecīgi, gan arī kaut kāds tur klientu apmēram segmentācija, jā, teiksim, tie lieli, forši profesionāli klienti. Kopumā biznesa ir labs, augošs, attiecīgi arī tur mēs redzam diezgan labu potenciālu, kā mēs vēl varam ekspandēt gan produktu jomā, gan klientu jomā, un tur arī attiecīgi kaut kādas darbības notiekās, ko mēs veicam, lai kā lai saka, tas, ko es mēģinu pateikt, ka viņš vēl maturity nav sasniegts noteikti, tur ir diezgan labi izaugsme iespējami. Piegādes ķēdes. Attiecīgi, ņem vērā, ka mēs esam nozares līderis Baltijā un esam pietiekami lielā arī €1 miljonu apjomā. Jā, attiecīgi mums ir tiešā sadarbība ar gan visiem pasaules lielākiem piegādātājiem. Jā. Ar daļu no viņiem arī mums ir distribūcija, kur mēs arī distribūtējam viņu produktus tālāk mūsu reģionā mazākiem spēlētājiem. Un tas, ko mums sniedz vienkārši iespēju iegūt jaunākos, inovatīvos, labākos produktus priekš mūsu klientiem. Tas mums sniedz iespēju, protams, arī pietiekami labi strādāt ar mūsu grosmāžām, profitiem. Tas mums sniedz iespēju iegūt mārketingu budžets, atbalstus, kā lai saka, strādāt lielā, labā korporatīvā līmenī. Tas, ko var arī pieminēt kā diferencējošo faktoru starp mums un mūsu konkurentiem, ir attiecīgi mūsu produktu, attiecīgi saucamais cikls, kā viņi nonāk attiecīgi līdz mūsu veikaliem un mūsu klientiem. Un mums iekšēji ir vairāk soļu produktu kvalitātes testēšana. Ja mēs, piemēram, paņemam brīļu lēcas, ja, tad pirms brīļu lēcas pat ar, kā lai saka, labs produkts ar labu atpazīstamību, labu mārketingu budžetu vispārējo, viņš nonāks mūsu veikalos, tikai viņš izies attiecīgi vairākus soļus. Un tas viens no soļiem ir attiecīgi jau tehnoloģiskās pārbaudas, ja, attiecīgi, lai lēcās, attiecīgi nav tur kropļojumi, piemēram, un tā tālāk. Ja. Tālāk ir atsevišķu senioru produktu vadītāju, labāko optometristu produktu testētāju komanda, kas paša testē uz sevis tos produktus, ja, teiksim, un kad viņi tiek atzīti par labiem esam, tad tie produkti attiecīgi nonāk līdz mūsu klientiem. Un tas arī viens no tiem pilāriem, ko stāstīju pirms tam par klienta laimi un kvalitāti visa centrā. Jā, un tad vēl, ja mēs skatāmies uz šo bildi, viņi arī lielā mērā skaidro to situāciju, ka mums varbūt nav tādas superlielas noliktavas. Mēs mēģinām ļoti slaidi dzīvot. Mums daļa, piemēram, lēcu ir veikalos, kas mums ļauj tiešām ātri izgatavot tās brilles, kas ir tāda salīdzinoša priekšrocība ar konkurentiem. Tiešām daudz brilles tiek izgatavotas stundas laikā tieši Vision Express veikalos.
Un tad arī, piemēram, kas attiecas uz ietvariem, piemēram, zīmola ietvari iet vienkārši pa taisno uz veikalu. Mums ļoti daudz lēcas pasūta veikalā un iet pa taisno uz veikalu. Proti, mēs neveidojam tādu lielu noliktavu struktūru, kurā tas preces krājās, kas mums ļauj strādāt ar mazāku working capital un būt efektīvākiem. Tā, pa industriju. Attiecīgi kaut kādi galvenie trendi, kas draivo attiecīgi redz korekcijas tirgu. Ja? Viens ir demogrāfija, protams, cilvēki ir noveco, un kā arī nākamajos slaidos jūs redzēsiet, tad attiecīgi tur 90+% cilvēku atkarībā no savu vecumu nonāk pie redzes korekcijas momenta. Tipiski tas primārais klients sākās no 40+ gadiem šobrīd, teiksim, lielākais apjoms segments. Rūpes par veselību, tas arī, teiksim, gan viss tā pasaule, kur viņi šobrīd virzās, un arī, tā kā lai saka, cilvēki arvien vairāk gan dēļ demogrāfija, bet ne tikai arī sāk rūpēties par veselību. Cilvēku uzvedība arī, teiksim, draivo tirgu, jo, tagad cilvēkiem pieaugot pārticībai ir attiecīgi vairāk hobiju, vairāk vajadzības un tā tālāk, un līdz ar to arī, kā piemēram brīļu gadījumā, tā varbūt tur primārās brilles, hobija 1 brilles, hobija 2 brilles, tur riteņu braukšanai, piemēram, un tā tālāk, Un es domāju arī attiecīgi cenu, attiecīgi industrija virzās tiešām uz to omnichannel, ko arī gads pirms tam pieminēja, ka ļoti skaidrs transparent pricing, un tas īstenībā draivo purchase decision, purchase frekvenciju un tā tālāk, Labi, pa makroekonomiku attiecīgi no mūsu nozares tādas perspektīvas, kas draivo trendu. Viens ir miopijas epidēmija, ko es pieskāros. Tiešām viss tas digitālais ekrāns vispārējais attiecīgi draivo ļoti uz priekšu to. Attiecīgi cilvēki noveco un arī digitālās paudzes, teiksim, tie, kas, sāka tur saskarties ar ekrāniem 2000. gadu vidū, teiksim, ienāca darba tirgu un tā tālāk, tad tie tieši tagad virzās 40 gadiem un plus tur ir liels drivers. Plus arī arvien vairāk cilvēkiem paliek svarīgi tieši tā fashion komponentes, kas arī to visu virz uz priekšu, teiksim, un biežāk nopērk, vairāk pāris nopērk, piemēram, tā tālāk. Kaut kāds splits pa galvenajām produktu kategorijām mūsu nozarē, kas vienkārši tādā vienkāršā valodā, teiksim, ir brilles, teiksim, un redz pārbaudas pamatbiznesa un kontaktlēts, un tad saules brilles tāds mazāk biznesa apjoms, ko papildu produktu aksesuāri jau vēl mazāks. Šis svarīgs slaids, teiksim, ņemot vērā, ka mēs dzīvojam arī tajā informācijas telpā, visā Eiropā, bet Baltijā tā skaitā tur demogrāfija samazinās, cilvēku, tur mazāk, tad mūsu nozarē, teiksim, diezgan stabils customer base, mēs paši esam paprognozējuši. Šis vēl ir tādiem konservatīviem, manuprāt, pieņēmumiem, teiksim, jo, teiksim, mums ir tagad arī īstenībā ir tas moments, kad, teiksim, kad 80. gados bija tas saucamais dzimšanas booms, teiksim, tad tie cilvēki tagad nonāk tajā 40-45 gadu ciklā, teiksim, Un, tas, es domāju, stabili tur 5-10 gadi vēl uz priekšu, teiksim, kā lai sākā populācijas apjoms. Jā, tur ir divi trendi, kas palīdz mūsu biznesam. Tad viens trends, ka tiešām mums tie garšīgākie klienti, gan arī visi iedzīvotāji pēc 40 kļūst par mūsu klientiem. Līdz ar to tā sabiedrības novecošanās faktiski mums ir par labu. Un otra lieta, par ko arī Toms pieminēja, šī miopijas epidēmija, viņa arī jaunākajiem cilvēkiem, kur agrāk varbūt tā brīļu vajadzība bija mazāk, tagad viņi faktiski gan arī ir dubultojusies. Tāpēc mēs jūtamies diezgan komfortabli arī apstākļos, kad iedzīvotāju skaits samazinās. Finanšu cipariem vēl tas, ko var pieminēt, teiksim, vēl viens drivers ir cilvēku labklājība. Piemēram, ja mēs tādu optiku skaitu strādātu Skandināvijā, mūsu dzīvākais apgrozījums būtu kaut kādi 120 miljoni, teiksim. Tā kā tas ir arī, kad vidējais tur pāra cena, ko komplīti pērsot, mēs vidēji brīļu cena, teiksim, lielāka, labāks lēts, spēk biežāk progresīvās un tā tālāk, teiksim, te arī kaut kāda atsevišķa driver. Labi, finanšu cipars, Toplines attiecīgi labi aug, rentabilitāte, protams, mēs gājām tagad makroekonomikai cauri, tur bija kaut kas Covid, tas bija tas pirmais, tur cikls, tad tur tas inflācijas cikls, kad izmaksas bāzes, teiksim, strauji aug straujāk, varbūt nekā, teiksim, Toplines, bet, mēs esam labi tur strateģijām pastrādājuši, mēs labi augam, teiksim, visā attiecīgi arī, tādā Baltijas makroekonomikā un ejam uz priekšu.
Attiecīgi, interest coverage ratio 4,8 iepriekšējā gadā, net debt apjoms 4,1 iepriekšējā gada beigās, vai net debt pret EBITDA 1,8, equity ratio 27%. Ienākumu struktūru arī detalizēti varat izlasīt, attiecīgi, ja kādu jautājumu droši pajautājiet. Ja? Viss pieejams arī mūsu mājaslapā. Pa ienākumu struktūru faktiski varbūt detalizēts jau pirms tam stāstīja, ja, teiksim, bet pamat kostu kategorijas, produktu iepirkums, darba spēks, īres maksas, mārketinga izmaksas, tad IT izmaksas un citas izmaksas. Mums ir vairāk veidi, kā mēs to kontrolējam, budžetējam, plānojam un tā tālāk. Tas jau tāda ļoti liela detalizācija. Bilance attiecīgi mums ir preču zīmes, bet ne visas preču zīmes īstenībā pat ir novērtētas bilancē. Vēsturiski tas veidojās reorganizācijas rezultātā 2017. gadu, kad tas bija vajadzīgs. Ja? Fiksētie aktīvi, kas sastāv no nekustamā īpašuma portfeļa plus redzes pārbaudes iekārtas, optiku aprīkojumi, automašīnas, vēl dažādas, teiksim, pamatlīdzekļi, var teikt. Ja? Tad ir īres maksas depozīti, kas jāuzvar non-current assets, kas ir attiecīgi daļu mēs izmantojam banku garantijas, daļu mēs izmantojam depozītus, kad tu noslēdz jaunu nomas līgumus, tev ir kaut kādi 2-3 mēneši, kā kurā tur nomas līgumā tas security depozīts saucamais. Stoks, attiecīgi, stoks arī mēs esam vienmēr labas reputācijas autoru firmu auditēti bijuši tā tālāk, mums ir diezgan labas politikas, kā mums tas stoks attiecīgi, tur norakstās, uzkrājās un tā tālāk, jā, teiksim. Debitors ir pamatā optika, vairumtirdzniecības biznesa, un nauda un naudas atlikumi attiecīgi. Ja? Un citi arī prasa, kāpēc mēs ik pa laikam tur tik lielu likviditāti turam. Tas ir viens ir tas, ka, protams, mēs dzīvojam kaut laiku ļoti lielā neskaidrībā. Arī šobrīd, protams, ir tā pasaules viss ģeopolitika un tā tālāk. Ja? Un ko tev likviditāti dod? Tev viņi dod iespēju pieņemt labus foršus lēmumus, labām, teiksim, investīciju iespējām. Ja? Teiksim, tā kā, ja tev ir foršu iespēju foršu optiku atvērt, piemēram, tu ļoti ātri vari norieķēt. Ja? Teiksim. Un tā tālāk. Ja? Attiecīgi, bilants otra puse pasīva struktūra, attiecīgi, equity 4,4 miljonu, attiecīgi, esošais finansējums no automa mezzanīna fonda, attiecīgi, kaut leasing, ja? Tad tur ir working capitals lielā mērā, teiksim, uz leju ejot. Ja? Naudas plūsmas. Arī lielā mērā operatīvām aktivitātēm ģenerējam naudu, izmantojam CAPEXā, izmantojam finansēšanā, jā, teiksim, arī pēc savas, teiksim, izaugsmas ātruma apetītes vispārējā var, teiksim, tur CAPEX apjomu vēl kaut ko tur pieregulēt, kad vajag un tā. Bet, kopumā mēs ejam uz to, kad mēs augam, mēs investējam, mēs attīstamies, mēs ņemam tirgus daļu, jā, un ilgtermiņā attiecīgi mēs redzam arī, ka mēs caur to esam tāds izveidos tāds kompetitīvs advantage, ka mēs varam strādāt gan labākajās vietās, labākajiem piegādātājiem un tā tālāk. Ja? Jā, un šeit redzams, ka 2023. gadā mēs faktiski pabeidzām tādu veikalu atjaunināšanu, kas ir tāds regulārs cikls. Un faktiski pagājušajā gadā un šogad tās galvenās investīcijas ir tajos vietās, kur ir jaunas biznesa iespējas. Tās jaunās biznesa iespējas visu laiku parādās gan tirdzniecības centros, gan uz ielas, un tad, protams, mēs nekavējamies to izmantot. Tad pa piedāvājumu, attiecīgi detalizācijā jūs varat izlasīt, bet pēc būtības attiecīgi 10 miljonu emisija, 6% fiksētais kupons un maksāts ceturksnī, 4 gadu termiņš, attiecīgs, iestartēt var sākot no 100 eiro. Ja? Tālāk viss tur citu nosacījumi, attiecīgi, kāla opcija, ratios un tā tālāk. Ja? Arī Nasdaqā kotēts instruments. Tātad, samarizējot visu, ko es pateicu, tātad, kāpēc investēt? Ja? Tad numur 1, mēs esam lielākā vēstures lielāko pieredzi primāras redzes aprūpas un tagad arī dzirdes aprūpas grupa attiecīgi Baltijā. Tātad mēs esam medicīniski regulēts uzņēmums ar certificētiem speciālistiem. Ja? Mums ir ekskluzīva licencēšanas un sadarbības nosacījumi un partnership ar pasaules attiecīgi lieliem ražotājiem. Un mums attiecīgi ir labas izveidotas attiecības ilgtermiņa, kas ļauj biznesu arī audzēt tālāk. Mums integrēts biznesa modelis, attiecīgi mēs veicam redzes pārbaudes, mēs pielāgojam brilles, attiecīgi apvienojot rāmīšu lēcām, izslīpējot viņus un attiecīgi mēs spējam klientam sniegt pilnu
attiecīgi servis, kas nepieciešams. Mēs augam, mēs strādājam, 5 gadu cāgars saucamais ir 14%, ja? Tā kā dažādi tirgi, fluktuācijas, ekonomikas notikumi, Covid un tā tālāk, bet tomēr mēs spējam ar savu profesionālo menedžmentu pielāgoties, atrisināt, virzīt attiecīgi OC Vision uz priekšu. Equity ratio mums pieaug, attiecīgi neesam ļoti leveragēts uzņēmums, un kā es priekš minēju, esam ļoti moderns, sainvestēts, skaists, well-standing uzņēmums. Mums ir ilgstoša, laba, liela klientu bāze. Attiecīgi mēs ļoti daudz strādājam ar jauniem klientiem, lai viņus dabūtu attiecīgi. Un mums ir ļoti labs menedžments, jā, teiksim, arī uzbūvēts vairāk līmeņu, attiecīgi piesaistīt tiešām labi. Mums ir atalgojuma līmeņi ļoti konkurētspējīgi, attiecīgi, un mums ir ļoti zema darbinieku rotācija kopumā pret kaut citiem, ja mēs pat retail, piemēram, paņemam. Jā. Kam tiek izmantot piesaistītie līdzekļi, attiecīgi apmēram pēc gada mums beidzās auto mezzanīnu fonds, bet mums ir tiesības arī ātrāk to refināt, mēs esam izlēmuši, ka mēs to gribam tagad izdarīt, attiecīgi, lai arī tādu 4 gadu investēšanas jaudas, teiksim, plānu, teiksim, uzliktu, jā. Un tam tiek izmantot 7 miljoni eiro. Papildus mums ir equity kickers, kas arī tiek aprēķināts tur specifiski no uzņēmuma finanšu rezultātiem. Tas mezzanīnā ir tāds viena no daļām attiecīgi, jā. Un tālāk mēs skatāmies investīciju iespējas, tā skaitā caur M&A, jā, lai augtu, teiksim, uz priekšu, jā. Un attiecīgi mēs arī šī projekta ietvaros esam piesaistījuši Eiropas Savienības finansējumu tieši instrumenta kvotācijai publiskā tirgu. Nodrošinājums. Tā ir šis svarīgs slaids, es domāju arī, kas kaut kādiem jautājumiem, kas tur ir attiecīgi ies kontekstā, jo mēs sniedzam nodrošinātas obligācijas, jā. Pēc būtības mēs dodam komerctīlus uz visiem uzņēmumiem, attiecīgi, jā, gan māc, gan meitas uzņēmumiem, aktīviem komerctīlus plus hipotēkas nekustamiem īpašumiem, jā. Un faktiski tas pēc būtības arī, kad mēs kādu laiku apakaļ pirms pāris cikliem mēs strādājam ar bankām un tā tālāk, jā, tad tas ir tās diezgan klasisks bankās viņam nodrošinājums, jā, teiksim. Tā. Un plus, ja mēs kādu, nopērkam jaunu uzņēmumu, piemēram, vai arī mēs nodibinām meitas uzņēmumu kaut jaunu biznesu uzņēmumu, protams, arī komercīlis tiek likts virsū tālāk, jā, teiksim, jā. Timelines, attiecīgi, šobrīd mēs esam tajā subscription perioda procesā, 17. datumā beidzās, tad tālāk tie datumi, kā mēs aizējam līdz galam, jā, attiecīgi. Un mūsu investoru lojalitātes programma, arī atkarībā no investētā apjoma ir iespēja saņemt dažādas benefits, varbūt Gads var labāk arī izstāstīt. Jā, faktiski, lai arī var sākt ar vienas obligācijas nopirkšanu, proti 100 eiro investīcijām, mēs esam izlēmuši, ka mēs veicināsim tos, kas iztērē vairāk kā 500 eiro, proti jānopērk 5 obligācijas, un tad faktiski tā pamat lojalitātes pakete ir 4 bezmaksas izmeklēšanas pie redzes pārbaudes un dzirdes pārbaudes, kas nozīmē, ka katru gadu jūs varat atnākt. Mums arī tādas mākslīgās asaras, kas ir ļoti uzlabo komfortu mūsu pašu zīmols. Arī tur šī investora dabūs 4 pudelītes. Un tad, ja izdosies investēt vairāk kā 10 000, tad klāt nāk Ray-Ban saules brilles, principā pēc jūsu izvēles, kas ir atrodams mūsu veikalā. Dārgākās no tām ir 249 eiro, tās jūs vienkārši saņemat pa brīvu. Un tad tiem investoriem, kam investīcija portfels būs lielāks kā 50 000, klāt vēl nāks arī iespēja pasūtīt brilles vai kontaktlēcu abonementu izveidot vērtībā līdz 1000 eiro. Tā kā, manuprāt, tas ir labs ieguldījums arī savā veselībā un savā redzes komfortā. Labi, jā, tad minēju, attiecīgi ir instruments, ko mēs izmantojam attiecīgi no Eiropas Savienības šajā procesā. Tā kā esam nonākuši pabeiguši prezentāciju, paldies visiem, kas klausījās, esam jautājumu atbilduši sesijā. Tad mēs paiesim apakaļ uz investment opportunity slaidu, jā, un varētu sākt atbildēt uz jautājumiem, jā. Attiecīgi, pirmais jautājums.
Jā, paldies par prezentāciju. Tieši tā, sāksim ar jautājumiem. Pirms tam atgādinājums dalībniekiem, jūsu jautājumi tiek gaidīti rakstiskā formā Q&A logā zem prezentācijas, un tie var tikt uzdot vai anonīmi, vai ar jūsu vārdu. Pirmais jautājums ir, kā tika noteikta obligāciju 6% kuponu likme? No obligāciju kuponu likme tika noteikta balstoties uz sarunām ar institucionāliem investoriem, kā arī ņemot vērā nodrošinājumu struktūru, ko mēs sniedzam, kā uzņēmums, un arī jāmin, ka arī mēs, savā ziņā, teiksim, primārs redzes un dzirdes aprūpas uzņēmums ir tāds diezgan unikāls uzņēmums, teiksim, kas arī, šobrīd Baltijas tirgū, teiksim, iestartē bondu oferī, jā, teiksim, tas ir, tā kā pricings, tā kā tirgus piedāvājums ir noteikts lielā mērā, jā. Savukārt no tāda uzņēmuma, teiksim, vadības perspektīvas ir tā, teiksim, arī, jā, kad mēs arī esam izveikuši kaut kādas sarunas, teiksim, banku sektoru un tā tālāk, un skaidrs, ka ir iespējams arī dabūt arī banku finansējumu, jā, teiksim, bet tā likme pat ir labāka, kaut kur varbūt iespējams, jā, teiksim, bet, tur ir kaut kāda varbūt drusciņa, kā lai saka, nezinu, papildus nosacījumi nepieciešami, jā, teiksim, bet, tas varbūt tas mazākais faktors, bet ir naudas plūsmas, piemēram, jā, jo, tāda bondu gadījumā, piemēram, naudas plūsma ir 600 000, banku gadījumā, piemēram, naudas plūsma uz to pašu finansējumu apjomu ir kaut kāda 800–850 000, kas lielā mērā, teiksim, tev limitē drusciņa investīciju, tādu, nezinu, jaudu, jā, teiksim, un no mūsu skatu, un tā, ka mēs uzņēmums, kas attīstās un aug, jā, mums ir svarīgi, protams, lai mēs varam finanšu līdzekļus novirzīt attiecīgi jaunām optikām, jauniem biznesa virzieniem, jaunām dzirdes pārbaudas, attiecīgi lokācijām un tā tālāk, jā. Es arī domāju, ka tā lieta, ko investori novērtē, ir šī izturība pret krīzēm, jo, protams, darbojoties kopš 90. gadu sākuma, mēs esam redzējuši visu veidu krīzes, un mēs novērojam, ka, protams, iedzīvotāji tajā recesijas mirklī varbūt mazāk tērē kaut kādiem luksus pakalpojumiem, ceļojumiem, automašīnu pirkšanai, bet brilles viņi turpina pirkt, jo brilles ir pamat vajadzība, un es domāju, tas ir viens no iemesliem arī. Paldies. Nākamais jautājums. Kā tiks izmantoti emisijā piesaistītie līdzekļi un kādus projektus vai izaugsmas virzienus tie finansēs? Jūs mazliet šai tēmā jau pieskārāties, vai ir kaut kas, ko jūs vēlētos papildināt? Jā, attiecīgi mēs turpināsim gan organiskās izaugsmas investīcijas, attiecīgi vērsim jaunas optikas vaļā, it sevišķi reģionāli gan Latvijā, gan Lietuvā, jā, kur mēs redzam ļoti lielu tirgus potenciālu, jā. Kā arī, protams, mēs kā liels uzņēmums, pie mums ik pa laikam kādreiz ierodās saucamie advisori, jā, kas piedāvā dažādas iespējas kaut kur ieinvestēt, jā, un tas, protams, arī piesaistītie līdzekļi sniegt lielāku iespēju, teiksim, iztīrt šīs investīciju iespējas. Jā, pašlaik mums tādā pipelinā ir vairākas iespējas, un, kā saka, mēs pabeigsim šo obligāciju emisiju, tad vērtēsim, ko no tā mēs varam darīt. Bet, tas ir ātrākai izaugsmai, saglabājot šo te, es domāju, ļoti piesardzīgo pieeju un likviditāti. Paldies. Kādēļ jūs attīstat dzirdes virzienu? Mēs redzam, attiecīgi, ka ir vairāk faktori. Teiksim, viens faktors, ka dzirdes biznesa optikās tas nav nekas tāds ļoti jauns. Jā, teiksim, tas ir tur daudzās Eiropas valstīs jau, teiksim, esošs. Jā. Teiksim, bet no otras puses, tieši Baltijas kontekstā mēs redzam, ka dzirdes veselības sabiedrībā šobrīd nav līdz galam no mūsu skatu punkta tā kā plaši nosegta, kas nozīmē, ka plašai sabiedrības daļai ir dzirdes problēmas, kas netiek identificētas, kur viņi nespēja, teiksim, nonākt līdz vajadzīgiem speciālistiem savu pieejamā veidā, teiksim, un tā tālāk, un nespēja iegādāties labus pa sev piemērotu atbilstošu cenu dzirdes korekcijas līdzekļus produkciju, jā, teiksim, un tas ir, ko mēs gribam atrisināt, mēs gribam, lai attiecīgi Baltijas valstu iedzīvotāji spēj piekļūt kvalitīvām dzirdes pārbaudēm plašāk, teiksim, geogrāfijā, plus viņi spēj attiecīgi iegūt produktus, kas viņiem tiešām ir pieejami un atrisināt to problemātiku, jā. Jo redze ir primārā maņa, bet dzirde jau arī ir primārā maņa, jā, teiksim, pēc būtības. Jau mūsu uzdevums OC Visionam ir nodrošināt, lai cilvēkiem dzīves komforts ir augstā līmenī. Un arī mēs saprotam, ka lielā mērā tas pieprasījums ir saistīts ar iedzīvotāju vēlmi pēc dzīves kvalitātes. Līdzīgi kā redze pēc 40 gadiem tā kā pasliktinās akomodācija un ir grūtāk tūmā lasīt, arī dzirde, teiksim, pēc 60 gadiem iet mazumā, un vecajos laikos cilvēki vienkārši to
pārdzīvoja. Viņi uzgriez skaļāk televizoru, viņi varbūt skaļāk runāja kādās sapulcēs vai tikšanās laikā ar draugiem, un tas ir viss. Bet šodien cilvēki grib dzirdēt perfekti, viņi grib iet mežā un putniņus un cienāzīšus dzirdēt. Un šeit, protams, tās tehnoloģijas ir ļoti attīstījušās, un mēs varam palīdzēt. Tas ir kopējais trends uzlabot dzīves kvalitāti. Tā vairāk nav stigma, ka tu esi kāds invalīds, nedzirdīgs, bet vienkārši dzīvo labākas vecumdienas. Ir tāds joks, ja jūs ieiet mežā un jums liekas, cik fantastiski kluss mežs, ja, tad jādodās dzirdes pārbaudi. Ja. Paldies! Parunāsim par jūsu lojalitātes programmu. Lojalitātes programmā tiek piedāvāts 4 redzes un 4 dzirdes bezmaksas pārbaudes. Vai tās var izmantot arī ģimenes locekļi, piemēram, bērni? Jā, tas būs izveidots tādā tā kā talonu formā, un tas būs investora lēmums, kam viņš šos talonus nodot. Jā, tas var būt investors, kas reizi gadā nāk pārbaudīt redzi un pārbaudīt dzirdi, bet tā var būt arī investoru ģimene, kas bez maksas attiecīgi visi 4 ierodās vienlaicīgi. Tā būs investoru izvēle, bet jāsaprot, ka šie lojalitātes piedāvājumi ir attiecināmi uz tiem, kas piedalās šajā emisijā. Ja? Tie, kas nopirks brīvajā tirgu, attiecīgi tiem nebūs šāda priekšrocība. Paldies par atgādinājumu. Pēc cik gadiem vai varbūt mēnešiem jūsu stabiliem klientiem notiek atkārtots pirkums? Tur varētu ļoti, teiksim, ļoti detalizēto skatīties atkarībā no redzes korekcijas veida, no demogrāfijas attiecīgi un tā tālāk, ja, bet tā kopējais cikls ir 3-4 gadi, kad ir tāds lielais, teiksim, bet, kā es minēju pirms tam, ir attiecīgi viens, kad tiek veikts redzes pārbaudas reizi gadā, ir dažādi jauni hobiji, dažādas dzīves vajadzības, ģimenes un, tur daudz citu iemeslu, teiksim, ja, tā kā tur to average, tas ir tāds, tiešām vispārīgs kritērijs. Jāteikt, mēs kā biznesa, mēs segmentējam, attiecīgi arī domājam, attiecīgi, kurā klientu kategorijā, kas ir vajadzīgs. Jā. Un šis te mainās, jo tiešām vecajos laikos cilvēki nesāja tās brillītes, kamēr viņas izjuka, un tad lieto izolācijas lenti, lai viņas sastiprinātu. Mums jāsaprot, ka svarīgākā daļa brillēs ir lēcas, kas ir ļoti augsts tehnoloģisks izstrādājums, tur ir ļoti daudz pārklājumu, kuri nodrošina neatspīdēšanu, netaukošanos un citas svarīgas lietas. Un tas, protams, nesājās. Līdz ar to tāds veselīgais brīļu lietošanās laiks tiešām ir 2-3 gadi, un tad viņas būtu jāmaina rietumos. Tas tā notiek pie mums, mēs tam tuvojamies. Un vēl var pieminēt arī, ka mums ir kaut kā zināms pietiekami liels arī apjoms cilvēku, kas attiecīgi vienkārši brīļu dzīves cikla laikā nomaina lētas. Jā, teiksim, vai tev ir korekcija pamainījusies, jā, teiksim, vai arī nocies kāds negadījums, jā, un tā tālāk. Tā kā, jā. Paldies. Un uz doto brīdi pēdējais jautājums, ko esmu saņēmuši. Vai jūsu uzņēmuma ieņēmumi ir saistīti ar valsts budžetu, piemēram, valsts subsidē brīļu nopirkšanu? Es teiktu, mums ir attiecīgi, kur mēs ļoti minimāli, tas ir tiešām mazāk kā tur, nezinu, kāds procents vēl mazāk, jā, teiksim, tā kā insignifikanti pēc būtības, jā. Ir attiecīgi bērnu programma, attiecīgi, kur mēs, kur valsts apmaksā bērniem kaut kādus, nezinu, redzes korekcijas līdzekļus, tad mēs arī esam piedalāmies iepirkumos, pēdējos, man liekas, pāris esam vinējuši, kaut kāds cits arī bija vinējis, jā. Bet pēc būtības tas ir tāds, kā lai saka, ļoti maziņš, un es neteiktu, ka tas ir kaut kāds baigais tur, tāds, ko vērts apspriest, jā. Tur, kur mēs sagaidām lielāku valsts līdzdalību, ir dzirdes jautājumos, jo tepat arī Lietuvā ir izveidota laba sistēma, ka cilvēki, kuriem vajadzīga dzirdes korekcija, dabūja valsts atbalstu, faktiski tādu tā kā voucher formā. Pie mums tas viss vēl strādā dīvaini, mēs pie tā strādājam, bet skaidrs, ka, kā saka, valsts budžeta apkalpošana nekad nav bijusi OC Vision tā kā nodarbējama.
Paldies! Šķiet, ka esam atbildējuši uz visiem dalībnieku jautājumiem. Ja jums rodas papildu jautājumi vai neskaidrības, esiet aicināti sazināties ar uzņēmumu, rakstot uz investors@ocvision.eu. Noslēdzot zvanu, aicinu OCVision vadību teikt noslēguma vārdus. Nu jā, tad paldies visiem, kas klausējās. Ceru, ka jums bija interesanti, ka vairāk iepazināt OCVision un OCVisions iepazīs publisko tirgu. Tā kā apusēja sinhronizācija, var teikt. Nu jā, mēs esam numur 1, attiecīgi, attiecīgi medicīniski regulēts uzņēmums, jā, un primārā redzes un dzirdes veselība ir super svarīga lieta, un tas, es domāju, tas galvenais iemesls arī, kāpēc OCVisions ir interesants investoriem. Paldies jums! Nu jā, un kā valdes loceklis, es arī atbildīgs par komunikāciju un darbu ar investoriem. Tā kā visdrīzāk tas būšu es, kas kvalitatīvi vai varbūt netik kvalitatīvi, bet tad noteikti sūdzaties par to. Atbildēšu uz jūsu jautājumiem un risināšu kaut kādas vajadzības, kas rodās investīciju periodā.